Labdien! Šī pudelīte mainīja manu dzīvi. Tajā ir 5 dabīgas aktīvās vielas, kuras es izvēlējos un kuras man ļāva izārstēt manu prostatu. Es jums izskaidrošu, kas atrodas šajā maisījumā, bet vispirms es gribētu atklāt, kāpēc radīju prostābiumu. Pirms 6 gadiem man sākās prostatas problēmas. Man bija tikai 55 gadi, tas bija šoks. Pēc izglītības esmu biologs un šo problēmu zināju, bet šoreiz tā man satrauca. Es kļuvu par pacientu, atsvaidzināju savas zināšanas, pētīju, ļoti ātri pamanīju, ka ne tu nebija vienīgais. Pēc 50 gadu vecuma katrs otrais vīrietis cieš no prostatas problēmām. 60, 70 gadu vecumā šī proporcija pieaug līdz 75%, radot virkni problēmu. Grūtības urinēt, mošanās naktīs. Saraksts ir garš. Neliela anatomijas stunda. Prostata ir rieksti izmēra dziedzeris. Tas atrodas pie urīna pūšļa izējas. Novecojot, hormonu līmenis mainās, un mūsu prostatas izmērs var pieaugt. Tas ir dabīgs fizisks process, bet to nedrīkst ignorēt, jo tas var radīt lielākas problēmas. Saskaroties ar šo problēmu, es interesējos, vai kaut kur pasaulē tradicionālā un dabīgā medicīna piedāvā kādu risinājumu. Es ļoti ātri noteicu 5 ļoti aktīvas vielas, kas zināmas ar savu ietekmi uz prostatas problēmu risināšanu. Es izvēlējos šīs aktīvās vielas balstoties uz 6 kritērijiem. Pirmkārt, to efektivitāti pierāda pētījumi. Otrkārt, dabīgā medicīna atzīst, ka tiem ir ietekme uz urīna funkciju. Treškārt, tās ir dabīgas. Ceturtkārt, tām nav blakus efektu. Piektkārt, tās var savstarpēji savienot, nezaudējot efektivitāti. Un visbeidzot, to lietošana ir atļauta visās Eiropas valstīs bez ierobežojuma. Lūk, prostābiuma sastāvs. Tas ir dabīgs risinājums, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kuras spējas ir zinātniski pierādītas un kurām nav blakus efektu. Zāģzoba sabalpalma. Tās ogas indiāņi izmanto jau gadsimtiem, lai atbrīvotu sastrēgumus urīnceļos un risinātu ģenitāliju problēmas. Kazroze. Tā tiek izmantota prostatas problēmu risināšanai Dienvidamerikas ciltīs. Zinātniskie pētījumi uzrāda tās prostaglandīna nomākšanas lomu un tātad labvēlīgo ietekmu uz prostatu. Par kazrozi pašlaik tiek veikt daudz pētījumu. Āfrikas plūme. Augu terapijā tā ļauj ārstēt biežu urinēšanu naktī, labdabīgu prostatas hipertrofiju, kā arī prostatas adenomu. Tā atbrīvo no aizspriestojuma, kas samazina vēlmu urinēt un samazina atlieku urīna daudzumu. Lielā nātre. Tās sakne apvieno sevī vairākas aktīvās sastāvdaļas – minerālus, vitamīnus, acetilholīnu, histamīnu un citus. Bet šķiet, ka tieši sterīni, un jo īpaši beta-sitosterīns, ko tā satura, ierobežo ar prostatas saistītās problēmas. Kurkuma. Tradicionālā ķīniešu un indiešu medicīna jau tūkstošiem gadu izmanto kurkumīna terapeitiskās īpašības. Tas īpaši zināms ar savām pretiekaisuma īpašībām. Kad prostābiuma formula bija pabeigta, es to pārbaudīju sevi. Godīgi sakot, jūtu efektu jau no pirmās nedēļas. Pēc mēneša atguvu normālu urinēšanu. Man vairs nav jāceļas naktīs, arī dienā vairs nav problēma. Beigušies nemitīgie gājieni uz tualeti, es beidzot varu koncentrēties uz darbu. Es jums piedāvāju ieklausīties liecībās, kuras snieguši tie, kas arī izvēlējušies prostābiumu. Karolīna un Piers, mēs patiešām dzīvojam no jauna. Manas naktis bija kļuvušas par murgu. Piers cēlās vairākas reizes naktī, lai dotos uz tualeti. Mēs vairs negulējām un no rīta modāmies noguruši. Es biju tik nogurusi, ka izskatījos atbaidoši. Es viņam ieteicu doties pie ārsta, bet viņš negribēja manī klausīties, jūs jau zināt vīriešus. Realitāte bija vienkārša. Parasta prostatas problēma mums bija sabojājusi dzīvi. Laimīgā kārtā kāda par mana vecāka draudzene bija piedzīvojusi ko līdzīgu un man ieteica prostābiumu. Es patiešām esmu laimīga savā kopdzīvē. Rezultāti pārsniedz manas cerības, un es vēlreiz pateicos Karolīnai, ka viņa man atvēra acis. Es noguļu visu nakti bez pārtraukuma, man sieva ir sajūsma, un es jūtos labā formā. Nožēloju vienīgi to, ka neizmēģināju prostābiumu jau agrāk. Viktors, man beidzot ir normāla dzīve. Man ir 55 gadu, un es esmu ļoti aktīvs. Es bieži lidoju ar lidmašīnu, bet tas ir kļuvis apgrūtinoši, jo ik pēc stundas man bija jāiet uz tualeti. Internetā es atklāju prostābiumu. Un jāsaka, ka rezultāts ir iespaidīgs. Es nožēloju tikai to, ka jau ātrāk nesāku to lietot. Mana dzīve ir kļuvusi tāda, kā sanāk. Žans Piers, kaut iedarbība nebeigtos. Es izmēģināju daudz ko.
Bet jāsaka, ka rezultāti ir satriecoši. Es eju uz to lietu, kā pienāks, vairs neceļos naktī un lietoju līdzekli tikai 3 mēnešus. Kurs izgāja pirms 4 mēnešiem un joprojām viss ir kārtībā. Kaut iedarbība nebeigtos. Šarls, es silti iesaku prostābiumu. Es nedomāju, ka vairs spēšu urinēt normāli. Bija izmēģinājis visu pat slavenās ķirbju sēklas, tam ir rezultāti, tomēr tie ir īslaicīgi. Nesalīdzinām ar prostābiumu. Pēc mēnesi ilgu kursa es atsāku urinēt normāli. Jau 3 mēneši man vairs nav un naktī jāceļas un es sapņoju. Es iesaku prostābiumu pilnīgi visiem. Rezultāti ir pārliecinoši. Cilvēki to iesaka viens otram. Tāpēc pieprasījums ir liels. Izplatot līdzekli lielos apmēros, mēs varējām samazināt ražošanas cenas, tātad arī pārdošanas cenu. Ja arī jums ir urinēšanas problēmas un satrauktas naktis, nekavējieties sākt prostābiumu lietošanu. Es jums garantēju rezultātu.